Tu esi dzīvis pilsētā ar nosaukumu Halapa, ja? Un šī pilsēta skaitās Halapeņo dzimtene. Tā ir? Ir tas nosaukums Halapeņo, jā. Un tāpēc viņš arī nāk no Halapas, jā? No to reģionu. Tāpēc, jā, no to reģionu. Tur atrodas viens no 50 dažādus Čīles šķirnes, kas atrodas Meksikā dabā. Viens ir Halapeņo. Halapeņo ir tāds vidējās, mazākās, vai tāds ļoti? Mazākās kā vidējās, jā. Viņš ir sāļš, nevainīgais, garšīgs tas. Es vienreiz pagaršoju Halapeņo, zinu, man viņš nelikās nevainīgs. Atsvaicino elpā. Ļoti atsvaicināja. Tā ir ar pipariem, ka pipariem palīdz laba gremošana, labs asins spiediens, rīte laba, antiseptisku un arī palīdz atmiņā. Tiešām? Jo tā reiz, ka tu esi ēdis to Halapeņo, tu ļoti labi atceries. To nevar aizmirst. Kas pa dienu bija, ar kur tu viņu apēt, kura vietā, jā. Tev ir pilnīgi taisnība, tiešām es atceros. Bet vispār par ēdieniem, cik liela nozīme Meksikā ir ēdienam un ēst gatavošanai? Ļoti liela nozīme. Meksikāņi ir ļoti iesaistīti virtuvēs. Tagad mūsu dienas tā ir visādā kulināri un tā, ka Meksikas virtuve ir ļoti atpazīstas pasauli un tā, bet iekšā Meksikā kultūra ēdiens ir ļoti svarīga sastāvdaļa. Ja tu būvē mājās lielākā istabā, nebūs viesistaba, bet virtuve, jo tur viss notiek. Tur ne tikai gatavot, bet tur notiek pārunās ģimene, tur notiek raudāšanas, tur arī ir televizori, viņi skatās un gatavo. Bet konkrēts laiks, kad ēst pusdienas vai vakariņas, cik es saprotu, nav jau visi plus mīnus 2 stundas. Vai tomēr, ja ēšana ir tik svarīga lieta? Kā kuras ģimenes, bet pārsvarā ir tā, ka gatavot, pagaršot, runāt, dzērt un tā.